Pavasaris ir klāt, un saule aicina tevi ārā. Bet vai tu zini, kādi aizsargu līdzekļi ir piemēroti tieši tavai ādai? Nāc, es tev parādīšu. Veselības padoms. Ultravioletajiem stariem ir kaitīga iedarbība pat mākoņainā dienā. Tāpēc, lai izvairītos no ādas priekšlaicīgas novecošanās, saules aizsargkrēmi ir jālieto katru dienu. Solero aizsargkrēmi ir piemēroti ikvienam, pat bērniem. Bet kā izvēlēties sev piemērotāko? Ja tev ir ļoti gaiša āda, daudz dzimumzīmi, vasaras raibumi, un tu reti iededz, tad tev ir āda ļoti jūtīga pret sauli. Lai pasargātu to no riskiem, ir jālieto aizsargu līdzekļi ar SPF 50. Piemēram, Solero caurspīdīgais sprejs vai pretnovecošanās krēms sejai ar SPF 50. Bet, ja tava āda diezgan labi iedeg un tu reti apdedz saulē, tad tā satur vairāk melanīna, kas labāk pasargā ādu no saules apdegumiem. Tāpēc vari lietot saules aizsargu līdzekļus ar SPF 30. Piemēram, mitrinošo saules spreju ar SPF 30 un mitrinošo eļļu ar SPF 30. Bērnu āda ir maigāka un tā ir īpaši jūtīga pret saules ultravioleto starojumu, tāpēc tai nepieciešama īpaša aizsardzība. Solero aizsarga losjons SPF 50 un Solero aizsargsprejs ar SPF 50 būs lieliska izvēle jūsu bērniem. Pēc uzturēšanās saulē noderēs nomierinošs losjons. Tas 24 stundas mitrinās jūsu ādu un uzturēs to elastīgu un maigu. Pērkot Solero produktus, 1 cents no katra produkta tiks ziedots bērnu slimnīcai. Vairāk par kampaņu lasi Beno mājaslapā. Nāc uz Beno aptieku, mēs palīdzēsim tev izvēlēties piemērotāko Solero.